Labdien visiem! Šodien mums ir Opels uz remontu. Man pa viņu bija video. Es mainīju šo te defektēju, mainīju aizdedzi šo te spoļu, to kaseti. Šoreiz cita problēma. Šoreiz ir problēma ar šo te detaļu, kurš tepselīts ir. Tas tad ir termostata apsilde. Nezinu, kāpēc viņa tur ir vajadzīga. Es kā tie auto iztika bez apsildes, nezinu, 30 gadus, bet jā, nu ir ieviest kārtēja elektronika. Problēma ir vispār interesanta ar to, kad šī detaļa, tātad termostata korpus, kas no rūpnīcas nāk, laikam taupot metālu vai nezinu, ko viņi tur dara, nāk plasmas, tas viņam ir kļūst pa tādu, teiksim tā, kārtējo slimību, jo tas plastikāts, protams, netur karstumā, tika samainīts šis te korpus ar visu termostatu uzlikts jauns firmas Motorad. Es no sākuma tādu nebiju dzirdējis, un tur es atceros, bija kaut kāds šort ielicis par to. Un tu man viens palaboja, ka tā esot firma, kas piegādā oriģinālās tā kā detaļas uz konvejeru pat. Tā kā man likās dīvaini šajā gadījumā tas, ka šī te apsildes tas elements nobeidzās, nezinu, pēc 2 mēneši šai te it kā labajai firmai. Parādīšu, kā viņu defektēt, un mainīsim nost. Tāda kļūda ir šāda. Uz to arī norāda, ka ir termostats šis te apsildi bojāt. Bet kas man šajā visā visvairāk pārsteidz, kaut kāda līko roku inženērija, kad dēļ šīs kļūdas, iedarbinot augstu auto, patstāvīgi griežās priekšā ventilatori. Es neko neteiktu, ja kļūda būtu par temperatūras devēju. Jā, tad nav nekāda jautājuma. Daudziem auto ir tā, ka dēļ, ja teiksim, nesaņem informāciju no temperatūras devēja, tad ventilatori griežas non-stopā. Bet kādā sakarā dēļ šīs kļūdas pie 50 grādu un mazāk visticamāk šobrīd ir temperatūra, jā, kāpēc griež šie ventilatori, kaut kāds absurds vienkārši. Tā kā parādīšu, kā viņi, tiksim, pārliecināties par šo problēmu, ka tas tiešām ir tas. Un tad mainīju. Tātad, ka es paņēmu 55 grādi, ir dzesēšanas šķidruma temperatūra, un ventilators griežās kādā sakarā. Un viņš arī griežās, tā kā pilnīgi augsta mašīna iedarbina, kaut kāds absurds vienkārši. Tāda, lūk, izskatās šī maināmā detaļa. Man no sākuma bija tāda cerība, ka varēšu šo elementu nomainīt, bet izskatās, ka viņam šeit atnāk tikai vadi, ka tas pats silda elements viņš kaut kur tur ieliec iekšā, visticamāk. Nu, es viņu nerāvu ārā, negribēju sabojāt loģiski, tāpēc es gan domāju, ka viņš nav nomaināms. Viņš visticamāk, kad ir varbūt tā termostata daļa jānoņem, un tad tikai kaut kā var būt. Es domāju, ka viņš, tā reālā sildīšanas vieta tuvāk šeit serdenim termostatu. Bet, nu, šitam te es pamērīju, pilnīgi jaunam ir 15 ohm pretestība. Un pastīsimies, tātad cik ir šim te lietotajam. Tātad 16 kilo ohmi. Tātad tas ir, nezinu, cik tur reizes lielāk, bet vienmēr sakot, absolūti nederīga pretestība šim. Es domāju, ka tur kaut kas tajā savienojumā varbūt vados vai kur tur problēma ir, bet, nu, to es nevaru. Es viņu nevaru ne attaisīt, ne pastīties, tur viņš nav iespējams. Viņu nav iespējams izjaukt, teiksim tā. Bet es domāju, ka šeit aiziet no šejienes, aiziet vadi, tur uz to elementu pašu sildu, ka te ir kaut kāda problēma. Nu, šis ir viens variants, bet, teiksim, ja nav tā detaļa, no kuras, teiksim, nomērīt, vai arī otrs variants, kad internetā skaidri zināms, cik vajag būt, tad tas arī tāds, nu, es nomēris jau nezinu īsti, cik tur jābūt. Protams, pēc pieredzes var teikt, ka silda elementiem tā pretestība vienmēr ļoti zema, lai viņš izdalītu šo siltumu. Ja tur būs liela pretestība, tad nekāda apsilda no viņa nesanāks. Tā kā parādīšu otru variantu, kā var šo jautājumu, teiksim, notestēt un arī pie reizes pārliecināties, vai šie vadi ir veseli, teiksim, līdz šim elementam. To arī parādīšu. Kā redzam, kļūda nav. To parādīšu, kāpēc nav. Tā.
Tātad kļūda nav, jo šajā te štepselī ir ielikt kontrollampa, kas imitē kaut kādu noteiktu pretestību. Mašīna jau nezinu, vai tie piesprausts šis te sildelements, vai tur ir piesprausts kontrollampa. Un tātad, ja pieliekot šo kontrollampu, nu tā nav kontrollampa, tā ir 5 vats, tā te numura apgaismojums spuldīt. Tātad, pieliekot to, vadības bloks ir viss priecīgs un, kā redzam, negriežās arī ventilatori. Un reiz varam paņemt nost šo te spuldzīti. Un pēc manām domām tūlīt vajadzētu sāk griezties ventilatoriem. Tam jautājumam neliela aiztur, bet kā redzam, sāka griezties, jā. Tā, nu nost ir. Jāsaka, man šitie darbi arī neiet īpaši pie sirds, jo parasti ir tā, ka pat ja tu nolēji no radiatora, nu it kā liekas, kad nolējas, tad ņemot ārā termostat, tad tur šķīst pa labi, pa kreisi tas šķidrums. Te emociju tāda kanna sagriezt apakšā, it kā viss izdevās saķert, ļoti mazu zemes noticēja. Bet, nu jā, šitie nav man tie mīļākie darbi. Viņš tur it kā tu saliec, pat tur kaut kādas pannas un bļodas apakšā, viņš tāpat tur aizlīst, tur pa pusrāmi kaut kur tur notek bedrē iekšā, un viņš jau antifrīzes atšķirībā no ūdens, viņš pats tā īpaši nežūst, viņš tāds eļļains, diezgan vispiecūkāt, visi garāži. Tāpēc ar vadiem foršāk tur nekas nelīst. Labi, bet ne pa to stāsts. Nost ir, kā jau teicu, Motorad firma. Nezinu, jā. Nu, brāķis jau visiem gadās arī labākiem. Jāliek atpakaļ, un tad jau, lai tik mizo. Uzlikšu tās foršas štangas, tādas tie ir priekš šļaukām dzesēšanas. Aizspied ciet, lai tas te, jo tas ir augstāk pa šejienu, un viņš, nu, viss tas līt uz šejienu ārā. Tā kā laba lieta. Vajadzētu par vairāk viņas sapirkt kādas 2 maz. Parādīšu arī, ja skeners, tad ir forši var ar aktīviem testiem, teiksim, skeners. Tad var paņemt, izvēlēties šo te apsildes šo elementu palaist. Tā arī redz, ka 64 grādi šobrīd. Es domāju, pie šādas temperatūras viņš vairs nestrādā, tā kā, es nezinu īsti, kurā brīdī vai viņš tā kā palīdz, tā, kad jau pavisam silts motors ir vai kā, grūti pateikt, bet nu, katrā ziņā šobrīd tā lampiņa nedega pie 65 grādiem, tāpēc viņu palaidu šādā te veidā. Parādīšu arī, kā tas dzīvē izskatās, kā mēs varam redzēt. Lampiņa mirgo 50% šīs te pārklājums, tātad darbības ir izraušas apgaismojumu parādīšu. Tādēļ viņš tiek vadīts, nu, tādu, teiksim, tā impulsu veidā. Tādā veidā viņa, nu, vadīs bloks var mainīt šo te darbības intensitāti. Un, nu, šis ļoti labs tests, lai pārbaudītu arī, vai šī te visa, teiksim tā, elektroinstalācija, sauksim viņu tā, vai viņi spējīgi, teiksim, nu, darboties ar šo te apsildes elementu. Nu labi, ja darbinu izkārtībā, kļūda, protams, nav, viss ir, šito lietu ir labi. Tagad iedegās, kad ir zems līmenis, nu labi, es domāju, tur čuču tomēr izlī, pielēju vienreiz, pielēju otrais, atkal iedegās, un te es kaut ko te nesaprotu. Skatāmies, baču kā iekšā, nu, var teikt līdz augšai. Skatāmies uz sāna, nezinu, vai to tā var redzēt, bet te ir tāda bultiņa. Tad maksimums ir augšpusē un minimums apakšpusē. Un man izskatās, ka uz minimumu šobrīd tā līnija ir. Un kāds var būt, ka šeit traukāja līdz augšai, bet šeit rāda minimumu. Vienmēr šitā ir pamatdarba izdara, tas sākās atrakcijas. Ja paspīdina tāda lūk tur no tās puses, tad jau var redzēt, ka viņš ir, ka līmenis ir normāls. Vienkārši tur kaut kāds palikušas
Tad kā strīpa no vecā līmeņa, nezinu, vai kaut kas. Un, ja paspīdini iekšā, tu var redzēt tāds gļotas. Es domāju, ka nevis līmenis man nebija pašā sākumā, varbūt arī pašā sākumā pie pirmajā liešanā nebija, bet pēc tam vienkārši redzēt to pludiņu. Un tas jau ar nabaks ir apaudzis ar tām gļotām. Un droši vien, ka nevar pacelties augšā. Bet šitā ir izdara tev pamatdarbu, un tas sākās šitās te atrakcijas. Bezmaksas jopcei. Tur kaut kas bijis tajā sistēmā, un vienkārši tie izplašanās traukās, kaut melni tādi, nezinu, tā kā gumija, kā ne gumija, nezinu. No laikam beidzot ir miers panelī. Paņēma skrūgreiz to pludiņu izkustināja. Aizgāja, bet jā, tas baigi interesanti. Nezinu, tajā kamerā to tā var redzēt, bet projām tāds spīdinot ir tāda sajūta, ka tas līmenis ir tur apakšā, kur tā melnā strīpa. Nezinu, vai tajā video tā. Un tas man bišķi tā kā nomulsināja. Līdz ar to, ka paneli ar rādīju un es tik leju un leju, viņš reāli pilns bija tas izplašanās trauks. Vienmēr šitā te ir jautrība kaut kāda. Nu tā, labi, darbs ir izdarīts. Principā pa pašu nomaiņu jau tur nekā interesanta nav. Vairāk drusku gribēju parādīt, kā var vairākus veidus, kā viņam notestēt šo te apsildes elementu. Bet šito var izmantot arī citām ķēdēm. Piemēram, kaut kādi elektromagnēti, kur nāk uz tādām karteri, tur, nezinu, labi, ne karteri, bet bāks ventilācijām, visur, kur tur var izmantot šo lampiņas principu, kuri kaut kādi lielāki patērētāji gaida redzēt vadības bloks, tur tā lampiņa pilnīgi noteikti ir kā labs tāds testa objekts. Tā, cerēsim, ka viss ir kārtībā ar līmeņiem. Nu, pirms atdošanas, kas viņam aizdzīšu pagalmu to mašīnu, tas vēl pastīšos vizuāli. Vai ir ok tas līmenis, bet jā, uz to dačiku droši vien nevar baigt paļauties. Viņš tikpat labi var iesprūst tie augšējā stāvoklī un tas šķidrums pazust un nekas panelī neiedegtos. Tā kā labi, pietiks pļāpāt. Paldies, kas noskatījās, un tad jau līdz citam video.